Paldies par jāstro ievadu Haraldam Saknītim. Mēs esam drāmas un teksta studiju studentes, un šodien mēs mēģināsim parunāties par un ap dokumentālo teātri. Un mēs esam Anna, Garda, Čau, Līva, Sveicieni un Elīza. čau, čau. Un sākumā mēs mēģināsim pastāstīt, kas vispār ir dokumentālais teātris. Tātad no teātra vārnīcas. Dokumentālā teātra pamatā ir nevis izdomāts stāsts, bet dokumentētas intervijas vai novērojumi no dzīves vai citiem materiāliem. Te var būt arhīvu, fotogrāfijas, ieraksti, vēstules un visādas citas lietas, kas pēc tam tiek pārveidotas dramaturģiskā materiālā vai izrādē, sevišķi daudz nesagrozot faktus un maksimāli saglabājot cilvēka autentisko stāstu. Un bieži ar šādu teātra virzienu veido izrādes, kas koncentrējas vairāk uz kādu konkrētu sabiedrības grupu. Jā, turklāt nereti tiek nošķirts dokumentālais un dokumentārais teātris. Pašas mēs līdz galam vēl neesam izpratušas atšķirību, bet tā definīcija, ko mēs atrodam, ir, ka dokumentārs ir tāds, kas ir pamatots ar dokumentiem un tāds, ko dokumenti tiešām apstiprina. Un vārda dokumentārs izcelsme ir no franču valodas vārda dokumentēr, savukārt dokumentāls no krievu dokumentāļnī ir tāds, kam ir dokumenta nozīme, vai tāds, kurā izmantoti dokumenti, vai saistīts ar dokumentu un tam raksturīgs. Jā, būtiski būtu arī pieminēt, ka, piemēram, teātra zinātniece Valda Čakare ir, tad, kad viņai tika jautāts par šo, definīciju nozīmi, viņa uzsver, ka tam nav tik lielas nozīmes, un ka, principā, cilvēks var pats izvēlēties, kuru tad no šiem jēdzieniem vēlas izmantot. Tomēr Inga Pērkona, kino zinātniece, bija uzsvērusi, ka būtu tomēr precīzāk lietot dokumentārs, jo dokumentāls tā tad ir tā, tas padomju mantojums, un tad, tas, protams, attiecībā uz kino, bet šajā gadījumā tās definīcijas nozīmes jau ļoti līdzīgas. Līdz ar to, jā. Šodien mēs pieturēsimies pie dokumentālā teātra. Dokumentālais teātris pietuvina skatītāju un veidošanas procesā iesaistītos aktierus, kas iespējams nav aktieri, nekad mūžā bijuši, režisorus un dramaturgus pietuvina realitātei, kurā šodien dzīvojam. Un tie pārsvarā ir dzīvu cilvēku stāsti, kas notiek šobrīd vai atrodas, kas ir sastopami mūsu laika telpā šī brīža. Un dokumentālajā teātrī uzmanības centrā ir attiecības starp teātri un realitāti, veidojot dialogu starp dažādiem skatu punktiem un pozīcijām, risinot konfliktu vai iesaistoties tajā kā starpniekam. Un šīs attiecības parasti ir politiskas. Laikmetīgajā dokumentālajā teātrī ir svarīga subjekta vai problēmas daudzveidīga pētniecība. Tiek piedāvāti dažādi skatu punkti, tēma tiek aplūkot no dažādām perspektīvēm. Viena no galvenajām dokumentālā teātra īpašībām ir pašrefleksija. Un dokumentālais teātris, it sevišķi angļu valodā, šķiet, ka ir tāds kā lietu sarga termins, jo zem tā ir ārkārtīgi daudz dažādi mazāki, tieši specifiskāki veidi, kā realizēt un kā aplūkot dokumentālo teātri. Piemēram, ir verbatim teātris angļu šajās teātra definīcijās, kas mums īsti nav šī definīcija, mums ir zinām tikai pieeja verbatim. Kur mēs arī esam šo pielietojuši, bet par to vēlāk parunāsim. Un tad ir kopienas teātris, theater of fact, jeb fakta teātris, kas bija tieši Vācijā 60. gados un balstījās uz dokumentiem oficiāliem. Tas bija vairāk tā kā politisks izrādes. Jā, Theater of Witness, kas liecinieku teātris. Tiešā tulkojumā. Jā, tad autobiogrāfisks teātris un etnodrāma. Un šie ir ļoti līdzīgi un pastāv miedarbojoties šajā dokumentālā teātra sfērā. Šķiet, ka visos šajos dažādajos
dokumentālā teātra paveidos ir saskatāms dažādas līdzības. Jā, viņas arī noteikti veidojot izrādi var pārklāties. Vai jums šķiet, ka būtu nepieciešams arī latviski izdalīt tos terminus? Jā, man liekas, tas varētu palīdzēt tādā aspektā, ka, teiksim, būtu daudz skaidrāki tie tapšanas veidi vai tie dramaturģiskā posma izstrādes veidi. Ja, teiksim, no šī, tas, ko mēs esam darījuši pieredzē, izklausās arī vairāk pēc vai nu kopienas teātra, vai nu pēc etnodrāmas, jo tā ir balstoties intervijās veidota. Man šķiet, ka arī sarežģīti ir tas, ka līdz ko ir tik daudz šīs te atsevišķās mini definīcijas par katru niansi, tajā brīdī ir grūti saprast, par ko vispār ir runa. Ka skatoties izrādi, kas ir šī dokumentāla vai dokumentāra, un ja pēc tam es vēlos par to reflektēt vai rakstīt, man šķiet, ka man būtu grūti specifiski definēt, kāds paņēmiens tajā tika izmantots, ja to ir tik daudz. Jā, tas varbūt ir vērtīgāk pašiem dramaturgiem droši vien, nevis režisoriem arī. No malas. Man arī interesētu tā kā rīki un tā prakse, kā tu, piemēram, ej uz šo, piemēram, ja tu izmanto kādu no šiem, kas būtu tas, ko tu, kā tu ej uz to veidošanas tā kā mērķi, tā kā tieši, piemēram, tur mēs vācām tās intervijas, tur tas tā kā uz ko tieši tu vairāk ir jākoncentrēs. Nu jā, arī tas tādā prakses. ziņā. Režisoram arī gan jau cik var veikt atkāpes, jo, kā mēs zinām, dokumentāls, ja tas ir dokumentāls, tas kaut kādā veidā ir balstīts uz kaut ko reālu, līdz ar to gan jau arī kaut kādām šitādām, kad ir kaut kādi atzari vairāki, kaut kādas vairākas definīcijas, kas tā kā ietilpst zem tā viena dokumentāla, noteikti arī tur kaut kādi citi noteikumi parādās, cik daudz tu drīksti kaut ko darīt vai nedrīksti kaut ko darīt, vai tā kā, ko tu drīksti mainīt, vai, ja tam ir jābūt tiešām precīzi, un tā ir vienkārši interpretācija, kur tu ieliec citā kontekstā, bet tagad tie ir tie paši vārdi, vai tu tomēr izmaini, man liekas, ka tur ir arī ļoti daudz dažādi uzreiz. Arī atkarīgs, vai spēlē profesionāli aktieri, vai spēlē cilvēki, kuriem pieder šie stāsti. Jā. Bet tad vai, piemēram, dramaturgam tekstā būtu jānorāda šito nemainīt un šito var mainīt? Ja viņš to uzskata par svarīgu, kāpēc viņš to nevarētu darīt? Arī, protams, atkarīgs, kāda ir sadarbības starp režisoru. Jā, arī, protams. Bet es domāju, tas ir... tā kā galvenokārt šāda veida teātrī notiek miedarbības starp režisoru un dramaturgu. Bet arī, ja tev liekas, ka tas ir ārkārtīgi, kaut kas tiešām ļoti, ļoti super, super svarīgs, ko nevajadzētu kaut kādā veidā, kas jāatstāja autentiski, precīzi, domāju, ka to jau arī var uzrakstīt. Es, piemēram, esmu redzējusi ļoti veiksmīgu variantu, kas ir Māras Zālītes Finksas libretā, kas ir balstīts uz Eugena Finka dzīves stāstu, bet mainīts, bet viņa vienkārši libreta pašā sākumā ir iedavusi viņa biogrāfiju, gadskaitļus, notikumus, un tas arī ļoti palīdz izvērtēt tālāk tekstā, kas ir tā, kas nav tā, kas ir izlaists, un tas, man liekas, ļoti veiksmīgs variants. Pat, ja tu izmanto kādu notikumu, tad apraksti to pašu, pat ārpus lūgas teksta. Studijā ir ienācis zvans, un Rasa Bugavičuta pēc mums ir gatava pastāstīt, vai jau pastāstīja par to, ko viņa domā par dokumentālo teātri un ko tas nozīmē viņas dzīvē. Es centīšos kaut kā izteikt savas domas pietiekami sakarīgi, bet es nezinu, kā man izdosies, jo man ir viedoklis par to, ko es saprotu vai varbūt drīzāk nesaprotu ar dokumentālo teātri. Un tas ir droši vien ārkārtīgi subjektīvs viedoklis, jo es apjēdzu un saprotu, ka ir šāda teātra forma, kas tiek dēvēta par dokumentālo teātri, bet tajā pašā laikā, zinot, kā top teātris, es gluži vienkārši neticu, ka tāds īsteni dokumentāls teātris var eksistēt. Un es centīšos paskaidrot, kāpēc man tā liekas un kāpēc tās robežas ir stipri šauras un plūstošas un mainīgas. Pirmkārt jau, es pati droši vien varu pavilkt zem kaut kādā mērā dokumentālā teātrā definīcijas vismaz divas savas lūgas, no kurām viena ir Man bija brālēns, kas tapa Igaunijā Vabalava teātrī un kuru iestudēja Valters Sīlis, un tas viss notika 2020. gadā, ja nemaldos.
Un tad otra izrāde varētu teorētiski būt Tēvs klusums, kas pat ir tapusi Liepājas teātrī un kur arī ir iestudējis Valters Sīlis. No šīm divām noteikti dokumentālākā izrāde ir Man bija brālēns, jo šī ir izrāde, kurā ir minēti reāli cilvēku, reāli vārdi, uzvārdi. Šajā izrādē ir izmantoti arī kriminālu lietu dokumenti un liecības, un arī tāda informācija, kas pieejama ir plašsaziņu līdzekļos, visādos interneta saitēs un tā tālāk par konkrētu tēmu. Līdz ar to šo lūgu varētu uzskatīt par kaut cik dokumentālu, bet tajā pašā laikā man šķiet, ko līdz kaut vai stipri dokumentāls teksts nonāk radošās komandas rokās, tā uzreiz kļūst par interpretāciju, un ar dokumentalitāti tam visam paliek arvien attālāks sakars. Un līdz ar to tā robeža sāk izšķīst un plūst un mainīties, un arī mana saprašana par to, ko tad īsti nozīmē dokumentālais teātris, šķīst līdz ar visām robežām. Jo runājot par to pašu izrādi Man bija brālēns, kurā viena no galvenajām varonēm ir rasa. Attiecīgi es esmu Lugas viena no galvenajām varonēm, viena no diviem galvenajiem varoņiem, un runa ir par ļoti lielā mērā manu dzīvi un manu lietu saprašanu un kaut kādu uztveri, bet ko līdz aktrise, brīnišķīga aktrise, kas spēlē šo lomu, sāk interpretēt to, ko viņa izlasa tekstā, ar to, ko viņi saprot un kas ir viņas pieredze ar kaut kādām kriminālās pasaules blakus pastāvēšanu mūsu ikdienai, tad tā vairs nav gluži mana tīra kaut kāda saprašana par lietām, un tas kļūst par interpretāciju. Un savukārt runājot par Tēva klusumu, jā, tas ir vairāk tāds kaut kādā autobiogrāfijā balstīts stāsts, kurā runa arī ir par manu pieredzi augot ģimenē bez tēva un zinot, ka viņš vienkārši ir sabiedrībā gana pazīstams cilvēks un kā tas ir mainījis man kaut kādu pasaules uztveri. Šajā lugā atkal ir pietiekami daudz neīstas informācijas, kas atšķirās no realitātes, līdz ar to tas absolūti nevar tikt saukts par dokumentālu teātri, un tajā daudz vairāk ir vienkārši kaut kāda izmantot informācija, kur var saukt par kaut kādu autobiogrāfisku pieredzi, kas ir ņemta par iedvesmu konkrētajai lugai, un ar dokumentalitāti tam ir diezgan attāls sakars, varbūt kaut kādas nianses tur ir dokumentāls, bet to tad zinu tikai un vienīgi es, un neviens cits to vairs zināt nevar, kas šajā visā ir vai nav dokumentāls. Un runājot vispār par tādu radošu procesu, kurā vismaz es eksistēju un strādāju, tad, kad es rakstu kādu lugu, es, protams, cienu un abrīnoju tiešām tos cilvēkus, kuri varbūt spēja pa īstam uzrakstīt kādu dokumentālu lugu un nešaubīties par to, ka tas ir dokumentāls materiāls un mākslas darbs, bet manā pieredzē tas īsti līdz galam nav realizējies, tāpēc, ka jebkurā gadījumā, kad es rakstu kādu lugu, kas ir balstīta reālos notikumos, manī joprojām ir tā dramaturga daļa, kura tomēr saprot, ka uz šo visu nāks skatītāji, un viņi to gribēs kaut kādā veidā pieredzēt un saprast, un dramaturģijai ir savi noteikumi, kurus tomēr ir jāņem vērā, un kas ietekmē arī to dokumentālo materiālu, un tā autentiskumu, un veidu, kā tas tiek pasniegts, un tad jau tas tā robežu plūšana starp dokumentalitāti un kaut kādu dokumentālo teātri vai kaut kādu patiesos notikumos balstīta stāsta izspēli uz skatuves sāk plūst un mainīties tas viss, un to nevar uzskatīt par viennozīmīgu patiesību, un tās ir tās lietas, ar kurām ir jārēķinās un kas ir jāņem vērā jau pašam, tad, kad tiek rakstīts šāds darbs. Un Delfīnai de Vigānai ir tāda nepārāk sen izdota grāmata, kas saucas Balstīts patiesos notikumos, un man šķiet, ka tā grāmata, lai arī mani diezgan stipri kaitināja, bet tā grāmata ļoti labi atbild uz jautājumu par to, ko mēs uztveram kā
auditorija, kas sagaida kaut ko biogrāfisku, autobiogrāfisku, dokumentālu no izrādes, un ko mēs varam dot kā radošas personas, kad mēs it kā piesakām, ka tas, ko mēs darām, ir balstīts kaut kādos patiesos notikumos, jo taisnība laikam slēpjas kaut kur tur, ka ko līdz kāds radošs cilvēks kaut ko rada, tā kļūst par viņa patiesību, ar kuru viņš strādā, bet tas nenozīmē, ka tā ir īstu no notikuma patiesība. Un atmiņas vispār ir tāda fantastiska padarīšana, un pētījumi liecina, ka ļoti, ļoti lielu daļu atmiņu piepušķo un piegraz noklāt mūsu iztēle. Un tāpēc, jā, pat ja kāds tiešām paņemtu telefonu grāmatu un to iestudētu, droši vien tā jebkurā gadījumā būtu interpretācija, un tas ir iemesls, kāpēc es dokumentālajiem teātrim īsti nemaz līdz galam neticu. Paldies, Rasa. Jā, man liekas, Rasa brīnišķīgi ir ietērpusi vārdos to problēmu, man liekas, jā, kā var... Tas nozīmē, tā arī līdz galam ir problēma. Nē, nezinu, vai, problēma ja gribi, as an umbrella term, tādā ziņā. Ja tu gribi reāli zināt faktu pa faktam, tad izlasi biogrāfiju. Nē, tas skaidrs, es domāju, jā, bet tā tomēr ir definīcija, līdz ar to es domāju, ka, jā. Bet man šķiet ļoti interesanti tas, ko viņi minēja, ka principā jau, ja tas dokumentālais teātris ir balstīts atmiņās, tās ir tavas atmiņas vai pat kādā gadījumā kolektīvas atmiņas, kas viennozīmīgi varbūt nav tā pieredze, kas reāli notika. Un tad, teiksim, ja es atstāju to notikumu par to, kā es to atceros, tad vai tas skaitās līdz galam dokumentāli vai nē, jo pat, ja... Jebkura atmiņa ir interpretācija. Jā, ļoti subjektīva. Tas ir tieši tā tavs subjektīvais skatījums uz to, kā kaut kas ir noticis. Turklāt, jebkurā dramaturģiskā darbā, ko tu raksti, tu jau kaut ko vairāk vai mazāk ieliec no savas pieredzes. Absolūti, jā. Tāpēc... Kaut vai tādā savā mērcītē visu to iezīm. Jā, arī tas, ka ir liela atšķirība, vai to iestudē tieši tādā valsts mēroga teātrī, kā Liepājas teātrī, kur Rasa iestudēja šo, vai arī tu iestudēji kaut kur ļoti privāti un ļoti nozīmīgi tieši priekš šiem cilvēkiem, par ko tiek taisīts. Kā piemēram mēs ar Annu un vēl pārējais kurs, kas bijām Stāmerienā, un mēs izmantojam verbatim tehniku, kas nozīmē to, ka mēs intervējam cilvēkus, šīs intervijas tika ierakstītas, pēc tam mēs katrs, kā topošais dramaturgs, sagriezām, izvēlējāmies no šīs intervijas to, kas mums ir būtisks, ko mēs gribam nodot cilvēkiem. Un tad mēs ielikām austiņas ausīs, un mums skanēja austiņās šī cilvēka balss tieši tā, kā viņš runā, un mums bija jārunā paralēli viņam klausoties, ko viņš runā, un tādā veidā mēs caur sevi nododam šī cilvēka stāstu. Jā, jo verbatim pēc definīcijas arī nozīmē vārdu pa vārdam, jeb tiešā veidā atdarināt. Jā, bet šeit jau arī, tu saki, jūs izvēlēties to, kas jums ir būtiski, to vienu, to kaut kādu līniju, kas jums likās svarīga un izceļām līdz ar to. Tas jau arī līdz galam, tas it kā ir dokumentāls stāsts, jā, tas ir precīzi to, ko tas cilvēks, tas, ko tas cilvēks ir teicis, un tomēr tā ir jūsu interpretācija par to, kas ir tas svarīgais. Līdz ar to, tur tā robeža ir tāda ārkārtīgi mainīga. Arī interesanti ir tas, ka šie cilvēki bija zālē, un viņi, jo tā izrāde jau bija pārsvarā tikai priekš šiem Stāmerienes iedzīvotājiem. Un kad mēs stāstījām šos viņu stāstus caur verbatim tehniku, varēja redzēt, ka šie cilvēki atpazīst viens otru, atpazīst sevi, kas ir daudz citādāk, kā tas varētu būt valstiska mēroga teātrī, kur tu veido dokumentālitāte balstītu izrādi. Jā, es domāju, arī pirmā izrāde, kuru Rasa minēja, kurā viņa pati ir kā viens no galvenajiem varoņiem, tā tika uzvesta Igaunijā. Es nezinu, cik daudzi no skatītājiem zināja pirmkārt, ka dramaturģi šim ir Rasa, un otrkārt, ka viņu tā sauc. Un tad arī, es domāju, vēl man ļoti patika ideja par to, ka, teiksim, šajā sakarā pat, ja viņa apraksta it kā sevi,
uz papīra tā arī ir viņa, bet tiklīdz kā aktieris vai režisors paņem šo materiālu un sāk meklēt kaut ko no sevis, kā to savienot, tad tas jau arī attālinās no tās dokumentalitātes. Un būtībā skatītājs, ja nav lasījis libretu, tad līdz pat beigām nevar saprast, vai šis ir dokumentāli un cik. Jā. Tas jau arī līdzīgi kā dramaturgs paņem stāstu, kas ir kāda konkrēta cilvēka, un tad arī to tomēr savā kaut kādā interpretācijā veido. Līdzīgi kā aktieris vai režisors pēc tam jau. Man liekas, arī bieži dokumentālajā teātrī ir tas faktors bailīgais, ka tev ir bail sagrozīt to faktu par daudz. Jo, piemēram, Stāmerienā mums tas noteikti, man, piemēram, strādājot ar tiem audio, bija, man bija bail, ka es kaut kā to cilvēku parādīšu sliktā gaismā, jo viņš jau tur sēdēs un klausīsies, vai ka pēkšņi pastāstīšu kaut kādu viņa noslēpumu, un tad tie pārējie atpazīs, un tad tur sāksies drāma viņa ciemā, vai Jā, bet tas arī man šķiet, ka ir ar gan kino, gan izrādēs, kas ir autobiogrāfisks un tās biogrāfijas, kuras cilvēki zina, brīdī, kad tiek pielikts kaut kas jauns klāt, kaut kas nav gluži fakts, kas ir bišķiņa piedomāts klāt priekš sižeta līnijas, uzreiz ir arī tāds, bet tā jau nebija. Tā jau tas nav. Un tas ir arī... Un tad ir jautājums, vai vajag būt tā, kā tas bija? Jā, ko mēs gribam... Liekas, ka nevienmēr tas tomēr ir. Jā, ko mēs gribam auditorijai rādīt, vai mēs gribam rādīt faktus, vai arī mēs vēlamies auditorijai rādīt radīt sajūtu par to, kā bija. Jā, un... Bet atkal jāskatās no auditorijas puses arī, ko cilvēks grib redzēt. Vai cilvēks grib redzēt faktus, vai tomēr arī nē. Tas droši vien atkarīgs arī no personāža, par ko tiek runāts, vai par notikumu, par ko tiek runāts. Jo, ja tas ir kaut kas ļoti tautai kolektīvi svarīgs, man liekas, ka vienmēr ir tas, mums taču vajag, lai viss ir precīzi, jo citādi tur tā un tā. Un ja tas ir kaut kas tomēr individuālāks, kā piemēram, es nezinu, kā mēs arī intervējām 10. klases audzēkņus kādā vidusskolā, arī veiktu savu uzdevumu priekš situācijām, kas tika nodotas Leļteātrim. Tas tomēr ir, neviens jau neatpazīst šos cilvēkus. Varbūt tikai tad, ja viņi paši atnāk, tas nav kaut kas tāds kolektīvs, kas varētu... Pastāst visai ģimenei, tu līdz būs par mani. Jā. Man liekas, tas arī ir ļoti no svara, vai tas ir attiecināms, kādā mērogā tas ir atpazīstams. Jā, man liekas, šajā situācijā ar to Leļteātri tas bija vairāk kā palīgrīgs mums. Jā, kaut kas, no kā mums atspērties. Un tas nebija varbūt tik ļoti pat par šiem jaunajiem cilvēkiem, kā tas varbūt ir citos gadījumos, kad, piemēram, kā kopienas teātrī, kad ir svarīgi dot to balsi, aktualizēt tās problēmas, kas ir šai konkrētai kopienai, šiem cilvēkiem, lai viņi spēja to identificēties un kaut kādā veidā just to kopību vai tam līdzīgi. Jā. Jums stāstu vākšanas procesā nebija tāda pieredze, ka, teiksim, līdzīgi kā fotografējoties, katrs grib, lai redz to viņa labāko pusi, bet dramaturgam jau parasti interesē tas, kas nav tik labi un tas, kur ir kaut kāda problēma? Jā. Īstenībā bija ļoti grūti vispār man sākumā izvilkt kaut ko no tiem cilvēkiem, jo viņam liekas, tas jau nav svarīgi, tas jau nav jāpiemina, un tad pajautā kaut jautājumu. Nekas jau tāds nenotika. Parasta dzīve man jau bija, nekas jau tāds nenotika. Un tad, kā dramaturgam, pieņemsim, tu pieķeries, viņš pasaka kaut ko, kaut mazlietiņu, un tad tev ir jāsāk vilkt ārā no tā ārā, un tad īstenībā pavadot kaut kādas 2 stundas beigās ar to cilvēku, tu saproti, ka tur ir krietni interesants lietas var izvilkt. Jā. Šķiet arī tas, ka ir jābūt kaut kādiem jautājumiem, kurš cilvēks sākot stāstīt to savu stāstu, viņš var atvērties, jo cilvēki īstenībā atveras daudz vieglāk, kā no sākuma šķiet, un kā arī paši iepriekš bija plānojuši. It sevišķi arī to es pieredzēju, jo intervējot tos 10. klases skolēnus, ka, lai arī no sākuma viņi negrib atvērties, jo ilgāk tu pavadi laiku ar šo cilvēku, pat vienkārši tādā stāstu līmenī, ka es pastāstu, man pretī pastāstās, cilvēks ar vienam vairāk un vairāk sāk atvērties, kas ir ļoti noderīgi, un tāpēc vajag pavadīt ilgāku laiku. Man liekas, tam arī ļoti nodara spēles princips, ko mums ir iemācījis mūsu mīļais pasniedzējs Jānis Balodis. Viņš, starp citu, arī ļoti aktīvi praktizē dokumentālo teātri. Jā, tad tas ir stāstu vākšanas veids vēl viens, kur mēs izveidojām tādu kā spēles laukumu ar 8 lauciņiem,
Un katrā no tiem atbilstoši tematikai vai virzienam, par ko būs dramaturgiskais teksts, ir dažādi jautājumi, un tad vienkārši ar kauliņu metot un ejot uz apli. Arī mums visiem dramaturgiem piedaloties šajā spēlē ir iespēja vieglākā, nepiespiestākā veidā kaut ko atcerēties. Jā, man liekas, ļoti svarīgi arī kā dramaturgam mācīt klausīties. Tiešām, ka tas cilvēks sajūt pretī, ka tev patiešām interesē tas, kas ir noticis ar viņu dzīvi. Tas arī ir ļoti svarīgs faktors atvēršanai. Pa pasauli klīst baumas, ka populārā un visiem zināmā, daudziem zināmā Luga asinskāzas tika sarakstītas, ieraugot ziņu virsrakstu. Tāpēc arī mēs izvēlējāmies virsrakstu un izdomājām, ka interpretēsim no šī īsā kodolīgā virsraksta plašāku tekstu, plašāku sižetu, kas varēja notikt ar šo personu. No kurienes mēs ņēmām? No Delfiem. Tas bija no Delfiem. Delfija Apollo, viens no tiem. Un mūsu virsraksts ir sekojošs. Igaunijā piedzēries vīrietis apmaldās savā dārzā un lūdz policijai palīdzību nokļūšanai mājup. Grūti bija saprast, cik tālu es varu fantazēt, cik daudz es gribu atļaut sev fantazēt. Tā ir tā problēma, kas mums ir. Tāpēc turot sevi nepārāk izteiktā fantāzijas atvērumā un plūsmā, tad mans teksts skan šādi, mana interpretācija. Hugo, 40 gadi. Pēc savas mīļākās hokeja komandas zaudējuma Hugo aizgāja uz bāru, lai remdētu sāpes ar savām paziņām. Kad atgriezās mājās, viņš sastrīdējās ar savu sievu par žulpošanu un ģimenes naudas tērēšanu. Dziļi aizvainots, Hugo nolēma, ka gulēs siltumnīcā, taču nemaz neticis līdz siltumnīcai, viņš saprata, ka ir apmaldījies. Joprojām aizvainots, nolēma, ka zvanīs policijai nevis sievai, jo tā viņš pierādīs savu patstāvību. Policija palīdzēja Hugo atgriezties mājās. Hugo lielajā reibumā nepamanīja, ka mājās ir viens un sieva ir aizgājusi. Bet vai sieva ir aizgājusi pavisam, to mēs varam uzzināt tikai vēlāk. Nākamajā sērijā. Yes. Tā tad mana interpretācija. Ir situsi nakts stunda kādā Igaunijas dārzā. 33 gadus vecais Kristo ir nesen ieguvis šo īpašumu, un šī ir viņa pirmā nakts jaunajās mājās. Viņš ir viens, jo ģimene negribēja vēl palikt šeit, kamēr māja vēl nav pavisam gatava un iekārtota. Kristo sēž tukšajā mājā uz grīdas un skatās hoķi, līdz pēkšņi pie viņa logiem skaļi sāk daudzīties. Tur stāv kāda tante ar grozu rokās un ar rokas žestiem rāda, lai viņš nāk ārā. Viņš iziet ārā un no kaimiņienes ir dzirdams vien dīvainas skaņas. Tēle, tūle, tilem, tūle. Viņa dodas uz māju tik pārliecināta, it kā pati tur dzīvotu. Viņa pavada nakti esot mājā, viņš uzzina negaidītas lietas par šo māju, tā patiesībā nav tikai parasta māja, un viņa nāk uz palīdzēt atgarot to. Kaimiņienei ir vairākas metodas, viena no tām ir zālītes un zāļu tējiņas, kuru nobauda arī Kristo, kā rezultātā viņi attopas līdz ar rītausmu mājas dārzā pliki, izpildot dīvainus šamaniskus rituālus. Garām braucošajai policijai ir jautājumi par to, kas tur notiek, tāpēc viņi piestāja pie mājas. Kaimiņiene pamanījis policiju, pagūst aizskriet uz savām mājām, un Kristo apjucis un apgarots paliek viens policijas priekšā. Vai Kristo pēc šīs naktas sapratīs, ka visu dzīvi ir tiecies tikai pēc pieņemami normālas dzīves un patiesībā nav pazinis īsto Kristo sevī? Labi, tātad darbības vieta. Liela privāta māja, kuras priekšējā siena ir viscaur no stikla. To ieskauj plašs, izkopts dārzs, tūmā nav nevienas citas mājas un vienīgais apgaismojums ir blāvas zvaigznes. Ap 3 naktī 32 gadus vecais Eino Kasks, pēc spraiga spēļu vakara ar draugiem, kas komplementēts ar nevienu pudeli, dodas ārā pavadīt draugus līdz vārtiņiem. Eino no mājas iziet pirmais, tādēļ nepamana, ka draugs Hendriks aiz sevis izslēdz priekšnamā gaismu. Eino nobļauj skaļas atvedas draugiem, pagriežas uz sāniem un krietnā žvingulī turpat krūmā pie vārtiņiem arī pačurā. Pēc tam viegli spilpodams Eino no kabatas izvelk cigareti un to aizdedzina. Šajā mirklī viņš pagriežas mājas virzienā, taču samulst, jo mājas slīdšinājā atrašanās vietā ir vien tumšs dārzs. Prātotams, kur gan var pazust privāta māja, Eino piesardzīgi strēpuļo virzienā, kur viņa prātai vajadzētu būt. Eino ir nesaprašanā un tomēr pārliecināts, tās tur vienkārši vairs nav. Nākot tuvāk,
Viņam sametas pavisam šķērmi. Dārzs ir kļuvis bezgalīgs, pretī raugās vien neskaidrs melnas krūmu aprises. Piepeša Eino izbīlī skaļi iekliedzas un no rokām izkrīt cigarete. Viņam pretī uzbrūkoši un nepārprotami pārliecinošs lien neskaidrs tumšs stāvs. Eino nospriež, ka nav stadijā, lai cīnītos, tādēļ metas riņķī un skrien uz vārtu pusi, taču paklūp aiz saknes. Pēc 5 minūtēm Eino atops ar seju krūmos, vīrietis neatceras, kā tur ir nokļuvis. Pagriezies uz sāniem, viņš konstatē, ka māja joprojām nav redzes lokā. Eino sāk grābstīt kabatas, cerībā, ka kabatā atstājas telefonu. Pusakls, telefona ekrāna apžilbināts, viņš cenšas nospiest ciparus 112. Cik dramatiski. Spriedzes filma jau. Kur ir māja? Spriedze Igaunijā. Jā, māsa Garda ir uzrakstījusi dialogu, tāpēc es lūkšu māsai Elīzai palasīt dispečeri, un es būšu piedzēries igauņu vīrietis. Jūsu rīcībā. Tātad. Neatliekamā palīdzība. Klausos. Palīgā. Halo, jūs mani dzirdat? Kas noticis? Es gribu mājās. Jūs esat ievainots? Jā, nē. Vai jums apkārt kāds ir? Es nezinu, es esmu zem priedes, te ir žoks. Vai jums ir jebkāda nojausma, kur jūs atrodaties? Es nezinu, es sāku iet, kad vēl bija gaisma, un es gāju prom. Prom? Uz kurieni? Prom no sievas, bet tas tāds duraks bija, no kuras iešu, un velns ņēma un aizgāja arī. Vai jūs esat lietojis apreibinošas vielas? Nē, tikai dažas glāzītes. Cik dažas? 5, 7, 15. Jums tiešām apkārt nav nekādu ielas nosaukumu zīmi, veikalu, jebkā? Nē, es redzu tikai žogu un priedes. Apmaldījies 3 priedēs. Lūdzu, neatvienojieties no zvana. Mēs tūlīt noskaidrosim jūsu atrašanās vietu un nosūtīsim kādu, lai aizved jūs mājās. Kāda ir jūsu adrese? Kļavu gatve 43. Kļavu gatve 43. Kļavu gatve 43. Kungs, jūs varat piecelties kājās? Es varu. Nu jau es redzu aizžoga. Kungs, lūdzu, apgriežieties apkārt. Paskatieties, vai redzat kaut ko pazīstamu. Koki, dārziņš, puienes tādas kā mūsējās. Vai jums tiešām nav nepieciešams ārsts, narkologs? Jūs taču esat burve, mīļā. Kā jūs man dabūjāt atpakaļ uz laimīgo zemi? Dievs jūs svētī, aleluja! Tad man jāgaida tā brigāde. Vēl? Viss ne? Jā, ejiet mājās, viss labi. Tā bija, es skatījos tur augšā. ir vēl. Nē, nebija gan. Ejiet mājās, viss labi. Laikam jāiet Laikam jāiet mājās. Jā, es nezinu, vai mums kaut kas tapa skaidrāks vai mazāk skaidrs. Šī drīzāk bija tāda parunāšanās, parunā. Jā. Man šobrīd, tā sarunas laikā, man šķiet, ka galvenokārt, vismaz man priekš dokumentālā teātra un tās visas dramaturģijas, man šķiet, ka man personīgi ir tā, tagad izveidojusies tā sapratne, ka galvenais ir vienkārši būt klātesošam un saprast, par ko tu runā, kāpēc tu par to runā, kāpēc tu to stāst. Un tā klātesamība, tā klātesamība ir tas, kas arī to padara autentisku gan skatītājiem, gan pašam veidotājiem. Protams, tur ir daudz tie faktori, kur tas tiek iestudēts un kāpēc, bet man šķiet, klātesamība ir ļoti svarīga. Jā. Paldies, ka klausījāties, ja jūs esat tikuši līdz beigām. Paldies, Gardai, Līvai, Līza Un Annai. Ka mēs bijām kopā un parunājāmies. Paldies! Un, Uz šīs jaukās paldies! Paldies! Un